Kā pagatavot neganta gardu steiku? Sākam ar to, ka pagatavojam izēvielas priekš steika nepieciešamās. Ķiplogas, rozmarīnu, viss, kas vajadzīgs. Sagriežam ķiplogu dēviņās, sagatavojam rozmarīnu un kas vēl būs vajadzīgs? Būs vajadzīga kaut talkviela, sviestiņš, sāls, pipari un, protams, neganta garda steiks. Ņemam mūsu bioloģisko neganta garda lielopu steiku. Viņš jau ir atlaidināts. Tagad, lai tik uzbērt sālu un piparus, varam domāt par cepšanu. Mazliet ieeļojam steiku. Kā Mārtiņš Rītiņš teica, ir jāeļo steiks, nevis panna, jo mēs cepsim steiku. Panna ritīgi uzkarsēta, cepam no katras puses apmēram 3 minūtes. Jābūt ritīgi labi. Parasti steikam liekam virsū sviestiņu, lai iegūtu labāku garšiņu. Sviestiņš cepjoties iesūksies vēl gaļā iekšā. Pievienojam steikam arī ķiplociņus un rozmarīnu garšiņai. Steiks izstās ir gatavs. Normāli steikam vajadzētu vēl kādas dažas minūtes siltā vietā atpūsties. Tā kā mums mežā nav tādas silas vietas, uz akmens, es domāju, būs ok. Izskatās ritīgi labi. Es vairs nevaru noturēties, man jau iekals mutē. Neganta garda.